Labdien, cienījamie skatītāji! Kopā ar jums šodien esmu atkal es, Sergejs. Un šodien turpināsim runāt par Google reklāmu un par to tēmu, ko jau esam uzsakuši mūsu iepriekšējās video sesijas par kvalitatīvo radītāju. Iepriekšējās reizes mēs esam noskaidrojuši, kāpēc kvalitatīvs radītājs ir tik svarīgs un kāpēc ir vērts strādāt pie kvalitatīvā radītāja paaugstināšanas. Un šoreiz es gribētu ar jums izrunāt tos rādītājus, kas ietekmē kvalitatīvo. Kopumā mums ir 3 rādītāji: click-through rate, CTR rādītājs, ad relevance, reklāmas ziņojuma atbilstība un landing page experience. Šie ir tie 3 rādītāji, ko mēs redzam Google AdWords kontā, un par šiem rādītājiem mēs varam redzēt arī vērtējumu. Kopumā, protams, to rādītāju ir nedaudz vairāk nekā 3, bet šoreiz es gribu ar jums apspriest tikai šos 3 rādītājus. Sāksim ar pašu galveno rādītāju, kas ir CTR rādītājs. CTR ir klikšķu biežums. CTR rādītājs parāda, cik interesanta un saistoša reklāma ir jūsu mērķa auditorijai vai tiem cilvēkiem, kas meklē pēc jūsu produkta. Un CTR rādītājs tiek aprēķināts pēc ļoti vienkāršas formulas. Šeit ir tā formula, mums ir klišķus, mēs dalām uz impresijām un reizēm ar 100. Tas nozīmē, ja jūsu reklāma tiek parādīta 100 reizes un jūs esat dabūjuši 10 klišķus, tad jūsu CTR rādītājs sastāv 10%. Šī rādītāja īpatsvars ir ļoti liels kvalitatīvo aprēķināšanas formulā, un šeit mēs redzam, ka to īpatsvaru, un tas īpatsvars veido apmēram 60% no šiem visiem 3 rādītājiem. Tad iedomājamies, ja mums ir zemes CTR rādītājs, tad jau labu un augstu kvalitatīvo rādītāju mēs saņemt nevarēsim. Ko nozīmē sistēmai CTR rādītājs? Google mums pasaka, ka viņu misija un viņu uzdevums ir piegādāt cilvēkam, kas meklē ļoti saistošu saturu. Un, ja Google redz, ka mūsu reklāma visu laiku rādās un neviens vai ļoti reti mēs saņemam klikšķus, tad Google tas ir signāls, ka mūsu reklāma nav saistoša tiem cilvēkiem, kas meklē pēc konkrēta produkta. Un Google uzskata, ka mēs piedāvājam cilvēkiem nesaistošu saturu. Un par to Google mums pazemina kvalitātes radītāju. Tad, ja jūs vēlaties panākt, lai jūsu reklāmas ir efektīvas, pievērsiet uzmanību CTR rādītājiem un paskatieties, cik augsts vai cik zems ir jūsu CTR rādītājs. Ja jūs redzat, ka jūsu CTR rādītājs ir zems, tad noteikti ir vērts strādāt pie CTR rādītāja un panākt, lai jūsu CTR rādītājs aug. Nākamais rādītājs un faktors, kas ietekmē kvalitatīvo, ir ad relevance. Ad relevance, jeb reklāmas ziņojuma atbilstība, ir rādītājs, kas mums pasaka, vai mūsu reklāmas ziņojums atbilst meklēšanas pieprasījumam. Proti, mums ir jācenšas runāt ar cilvēku viņu valoda un jāpiedāvā cilvēkam tas, pa ko viņš ir ieinteresēts. Respektīvi, ja cilvēks meklē, piemēram, velosipēdu, tad reklāmas ziņojumam nevajadzētu viņam piedāvāt motociklu. Ja jūs to darīsiet, tad Google redzēs, ka jūsu reklāmas ziņojuma saturs nav atbilstoši meklēšanas pieprasījumu. Tad cilvēks meklē velosipēdu un jūs viņam piedāvājat motociklu. Par šo Google noteikti jums nedos augstus vērtējumus par ad relevance faktoru. Tas jāsaka arī uzreiz, ka ja jūs darīsiet tāda veida, cilvēks meklē velosipēdu, jūs viņam piedāvājat motociklu, tad jums arī CTR rādītājs būs pietiekami zemā līmenī. Noteikti cenšaties cilvēkam reklāmas ziņojumam piedāvāt to, kas viņam ir interesanti. Ja viņš meklē velosipēdu, tad noteikti reklāmas ziņojumu piedāvājat viņam velosipēdu, bet ne automobīļu vai motociklu. Nākamais faktors, kas arī ietekmē kvalitatīvo rādītāju, ir landing page experience. Šeit Google vērtē to sadaļu mājaslapā, kur jūs vedat cilvēku no reklāmas. Pēc klikšķa cilvēks nonāk jūsu mājaslapā kaut kādu no sadaļām.
Un, ja mēs paņemam un izskatīsim mūsu piemēru ar velosipēdu, tad jūs varat ļoti veiksmīgi rādīt reklāmās ziņojumu velosipēdu, kad cilvēks meklē velosipēdu, bet ja jūs vedīsiet šo cilvēku uz sadaļu, kas stāstā par motocikliem, tad jums par šo radītāju Google nevarēs jums iedot un piešķirt augstu vērtējumu, tāpēc, ka nav atbilstības. Bet šeit svarīgi atcerēties un saprast, ja cilvēks meklē pēc velosipēda, ja cilvēku interesē velosipēds, jūs piedāvājat reklāmās ziņojumu cilvēkam velosipēdu, un tad vediet cilvēku uz sadaļu, kas arī stāsta par velosipēdiem, kas piedāvā velosipēdus. Tas arī ir aktuāli, ja jums ir vairāki produkti, nav laba praksa, kad jūs vedat cilvēku uz galveno lapu, uz pirmo lapu. Ja jums ir vairāki produkti, tad mēģiniet cilvēku vest uz iekšlapu. Cilvēks meklē pēc kaut kāda produkta un vediet cilvēku no reklāmas uz šī produkta lapu. Es ļoti ceru, ka esmu izstāstījis jums par šiem 3 radītājiem pietiekami vienkārša un saprotama valoda. Un es jums pat tagad piedāvāju ienākt jūsu AdWords kontos un paskatīties, kādi jums ir tad tie vērtējumi par šiem radītājiem. Un ja jūs pamanīsiet, ka jums kaut kur no šiem vērtējumiem ir ar atzīme ar vērtējumu below average, tad noteikti ir vērts piestrādāt pie kāda no šiem radītājiem, lai jūsu quality score augtu. Un atceramies, ja aug jūsu quality score, un jo augstāks ir jūsu quality score, jo jums ir labākas iespējas padarīt jūsu reklāmu efektīvāku. Ar jums bija Sergejs un atvados līdz nākamajai reizei. Visu labu!